Lai tu tādu reklāmas sauklīti kaut kādu savu pasaku. Piemēram, es mēdzu teikt tā īsi, ka tas ir unikāli, ka radīta vakcīna pret audzēju, noteiktu skaitu audzējiem, un ka šis vīrus izraisa katru 20 audzēju pasaulē. Jā. Un tu vari vakcinēties un sevi pasargāt. Jā, tātad... Es domāju, es varu pievienoties tavam sauklim, tad līdzīgi tā mēs arī savs jāpasaka. Tas, ko es tad parasti tā īsumā iesaku, ka šī ir vakcīna pret noteiktiem audzējiem ar ļoti augstu efektivitāti, kas sniedz aizsardzību mūža garumā un ir viena no drošākajām vakcīnām. Vai ir kādi jautājumi? Un tad attiecīgi tad mēs varam pārrunāt vēl tad tālāk un izrunāt. Un jautājumi ir, un tas ir normāli, ja? Un tiek uzskatīts, ka apmēram 30% no visiem pacientiem šos jautājumus uzdod. Un apmēram arī šie 30% uzreiz arī nepieņem lēmumu. Arī ir normāli. Ir vajadzīgs laiks, lai apdomātu, lai saprastu, lai iedziļinātos. Un tad mūsu uzdevums ir atcerēties, ja, ka mums varbūt ir vēl kaut kādas neskaidrības, kādi jautājumi, tad mums ir jāsatiekas atkārtoti, vai jāuzzvana, vai jāparunā. Ja? Arī ir tāda, teiksim, tāda zināma individuāla attieksme un tāda individuāla pieeja katram mūsu pacientam.